pavisam drīz es vairs nerunāšu, bet sākumā es izstāstīšu, ka šis ir Digital Humanities semināru cikla viens no semināriem, un tas mums ir tāds lielais lietussargs, zem kura mēs organizējam šos DH semināru ciklu, un tas ir sadarbībā ar divām platformām Clarina LV, kas ir vairāk valodu tehnoloģiju un valodu resursu vietne, un Darja EU, kas ir vairāk uz kultūras mantojumu un mākslas pusi. Un savukārt, jā, zem šī lielā lietussarga šis te seminārs ir iespējams pateicoties finansējumam, kas mums nāk no valsts pētījuma programmas vēsturē. Latvijas 20. un 21. gadsimta vēsture, sociālā morfoģenēze, mantojums un izaicinājumi. Un šodienas tēma, kā mēs jau te spriedām, ir ārkārtīgi karsta. Iespējams, visinteresantākā tēma mūsdienās, viss, kas saistīts ar mākslīgo intelektu, proti Natālija Lāca no Latvijas valsts kino, foto, fono dokumentu arhīvu pastāstīs mums par arhīvu pieredzi mākslīgā intelekta rīku izmantošanā. Un tālāk jau dzirdēsim, bet kas man īpaši iepriecina, ka mums ir šodien fokus tieši uz vizuāliem materiāliem, jo iepriekš mums ir vairāk bijuši semināri par tekstiem. Un es gribēju teikt arī paldies Jānim Tomaševskim, kurš nāca pie mums ar šo iniciatīvu, ka vajadzētu arī kaut ko par attēlu un seju atpazīšanu, un kas ir iespējams. Un tad meklējot, kas Latvijā notiek, mēs atradām šo te arhīvu iniciatīvu un priecājamies, ka to atradām. Par noteikumiem tā tad ir tā, mums ir 90 minūtes laika, un aptuveni tādās daļās 60 minūtes Natālijas priekšlasījums, un tad pēc tam 30 minūtes jautājumiem, plus mīnus. Varbūt vairāk laika vajadzēs prezentācijai, varbūt mazliet mazāk. Tā kā mēs esam diezgan daudz, tad es lūkšu prezentācijas laikā čatiņā jautājumus nerakstīt, jo mēs citādāk pazudīsim haosā, bet noteikti tos jautājumus piefiksējiet. Un tad, kad beigsies prezentācijas daļa, tad es aicinu vienam mest iekšā čatiņā, un tad iesim visam cauri iesūtīšanas secībā. Ar to es savu svinīgo uzrunu beidzu. Natālija, dod vārdu tev. Jā, paldies par ievadu. Labdien visiem! Man tiešām ir liels prieks šodien būt šeit kopā ar jums. Un esmu ļoti pateicīga par iespēju pastāstīt par mūsu arhīvu pieredzi mākslīgā intelekta rīku izmantošanā tieši klientu pieprasījuma apstrādē un dokumentu pieejamības veicināšanā. Man uzreiz jāsaka godīgi, ka šī ir mana pirmā reize, kad es runāšu tik plašā cilvēku lokā par šo te aspektu, jo līdz šim tā ir bijusi vairāk diskusija mūsu kolēģu starpā arhīvu iekšpusē, tādēļ piedodiet, ja kas ne tā. Un es tiešām ceru, ka mums izveidosies ļoti interesanta un produktīva diskusija, jo tiešām mākslīgais intelekts ir top tēma pēdējos gados ne tikai tehnoloģiju jomā, bet arī kultūras mantojuma sfērā. Es tātad pārstāvu Latvijas valsts kino, foto dokumentu arhīva dokumentu izmantošanas nodaļu, kurā es strādāju kā arhīva eksperta tieši dokumentu aprakstīšanā, kā arī paralēli darbojos aktīvi Starptautiskās arhīva padomes foto un audiovizuālo arhīvu ekspertu darbu grupā, kas arī mums ir sniedzis tādu plašāku ieskatu par šo tēmu, pieejamām iespējām un arī devis tādu pamatu diskusijai un izvērtēšanai, lai nonāktu pie tā labākā iespējamā gala scenārija. Tā. Tātad šodien seminārā mēs parunāsim par 5 svarīgām tēmām, par to, kas tad īsti ir arhīvs, kādas ir mūsu funkcijas, kāds ir mūsu krājums, to apjoms un ar to saistītie izaicinājumi, kā arī mūsu līdzinējo pieredzi ar mākslīgā intelekta rīku integrēšanu ikdienā. Un tie ir ne tikai rīki, kas ir saistīti ar fotodokumentiem, bet arī ar kino un skaņas dokumentiem. Un šī pieredze mums ir devusi daudz dažādas vērtīgas atziņas, kas tad arī galu galā noveda pie secinājuma, ka mums ir vajadzīgs pašiem savs lokāls mākslīgā intelekta rīks.
Kā rezultātā tapa arī šis te multimodal similarity search prototips. Un tad mēs parunāsim par šī te rīka galvenajiem pamatprincipiem. Pastāstīšu arī par to, kādas ir tās funkcijas rezultātu filtrēšana, kā arī būs neliela iepriekš ierakstīta demonstrācija. Un tad jau panelizēsim detalizētāk tieši šī rīka efektivitāti saistībā ar klienta pieprasījuma apstrādi un analizēsim konkrētus 3 gadījumus arhīvā pieredzē, kāda tad tā ir, meklējot dažādus priekšmetus vai lietas pēc klienta pieprasījuma tradicionāla arhīva iekšējā digitālajā datubāzē, manuālajā katalogā, kurš joprojām mums ir un ļoti lieti noder, un mēs viņu aktīvi izmantojam, kā arī kādi tad ir šie te rezultāti, izmantojot jau mūsu izstrādāto rīka prototipu. Un, protams, noslēgumā parunāsim arī, kādi tad ir galvenie secinājumi, kas mums ir radušies šī rīka testēšanā, izmantošanā un kādas attīstības perspektīvas mēs redzam nākotnē, ko mēs varētu īstenot arhīva iekšienē. Tātad Latvijas valsts kino fotodokumentu arhīvs ir vienīgā institūcija Latvijā, kas specializējās tieši foto, kino, skaņas dokumentu gan saglabāšanā, gan digitalizācijā, gan arī aprakstīšanā un popularizēšanā. Tad jūs redzat, ka tas mūsu profils ir ļoti plašs. Gan dokumentu klāsts, ko mēs glabājam, gan arī ko mēs ar viņiem darām, ir tātad ļoti plašs. Un arhīvs ir salīdzinoši jauns, dibināts tikai 1963. gadā. Un kopš 2011. gada esam Latvijas Nacionālā arhīva struktūra vienība. Arhīvā tātad darbojas 4 nodaļas. Tā ir dokumentu saglabāšanas nodaļa, un šeit jau nosaukums pasaka priekšā, ar ko nodarbojas šī nodaļa. Tātad viņa veic dokumentu pieņemšanu, saglabāšanu, sagatavo dokumentus digitalizācijai. Tad ir dokumentu izmantošanas nodaļa, kas veic dokumentu aprakstīšanu, strādā ar klientiem, kā arī dažādiem radošiem projektiem un veicina šo kolekcijas atpazīstamību ar dažādiem popularizēšanas pasākumiem. Mums ir arī nesen izveidots kino digitalizācijas centrs, kas darbojas dokumentu digitalizācijas nodaļas pakļautībā, un arī elektronisko dokumentu nodaļa, kas jau strādā tātad ar elektroniskajiem dokumentiem un to pieņemšanu. Un mūsu arhīvā strādā 38 cilvēki, tad jūs varat apmēram stādīties priekšā, cik plašs ir mūsu kolektīvs. Un, ja mēs redzam, cik plašs ir dokumentu lokus un mūsu funkcijas, tad ir jau skaidrs, ka 38 cilvēki tas ir tāds pretstatot diezgan mazs skaits. Un, ja mēs salīdzinām neaprakstītos un neaprakstītos dokumentus, tad šeit jūs redzat tabulā, cik mums ir tādi pa dokumentu veidiem. Bet ir jāsaka, ka tikai neliela daļa no šiem dokumentiem ir atbilstoši aprakstīti, jo mēs, kad aprakstam kādu no dokumentiem, mēs veicam tādu kā nelielu vēstures pētījumu par katru no tiem. Mēs nevis piefiksējam tikai tehniskos metadatus vai metadatus par dokumentu veidošanos, bet mēs aprakstam arī to saturu. Tātad katra fotogrāfija, kas nonāk mūsu arhīvā, tad, kad tā tiek aprakstīta kā jau tāds izvērsts vēstures stāsts, minot visus notikumus, kas ar to saistīti, cilvēkus, vietas un visu pārējo informāciju, ko mēs varam atrast. Tātad šis te dokumentu aprakstīšanas process ir salīdzinoši ilgs, īpaši, ja tie ir tādi mazāk zināmi notikumi, cilvēki vai vietas. Savādāk tas, protams, ir, ja tās ir tādas plaši pazīstamas personas. Bet tā kā kopš arhīva dibināšanas jau ir veikta šī dokumenta aprakstīšana, tad mēs arī atbilstoši saprotam, ka šie dokumenti ir aprakstīti atbilstoši tā laika pastāvošajai ideoloģijai. Un arī krievu valodā tā informācija jau ir gan novecojusi, gan arī tendencioza. Tādēļ mēs šos te dokumentu aprakstus, kas ir tapuši padomu laikā, arī periodiski pārstrādājam. Arī tā ir viena no mūsu funkcijām. Un no visa šī lielā dokumentu skaita tikai gandrīz 400,000 dokumenti ir mūsu iekšējā digitālajā datubāzē, no kuriem mazliet vairāk kā 100,000 ir publiski redzami arhīva digitālajā vietnē, redz dzirdi
Latviju. Un, ja mēs pievēršamies statistikai par pieņemtajiem dokumentiem pēdējo gadu laikā, tad šeit jūs redzat, ka pa pēdējiem 2 gadiem šis dokumentu skaita pieaugums ir ārkārtīgi liels. Pagājušajā gadā vien mēs saņēmām gandrīz 1 miljonu fotogrāfiju. Un gan dokumentu skaits ir liels pats par sevi, gan arī sadalījums starp dažādiem dokumentu veidiem. Un ar šiem te dokumentiem aprakstīšanā tieši strādā tikai 9 cilvēki, kas paralēli darbojas tātad arī ar klientu pieprasījumu, apstrādi, popularizēšanas pasākumiem. Un tikai 4 darbinieki no mūsu kolektīva veic arī šo te dokumentu digitalizēšanu un ir pilnīgi skaidrs, ka šis dokumentu apjoms attiecībā pret darbinieku skaitu, kas ir tad veic šīs te funkcijas, ir pārāk liels. Un, mēs veicām aprēķinus, lai šos te jaunpieņemtos dokumentus aprakstītu, digitalizētu, publicētu, paralēli pārstrādājot arī jau padomi laikā tapušos aprakstus. Mums būs vajadzīgi vairāk nekā 100 gadi visas šīs kolekcijas apstrādēji. Un ir jāņem vērā, ka šie dokumenti nāk klāt ar vien vairāk un vairāk, un pēdējos gados tie ir arī daudz jau digitāli radīti dokumenti, kas ir nu, krietni lielākā apjomā. Un tas ir savā ziņā ļoti liels izaicinājums. No otras puses, mēs arī nevarētu šos dokumentus nepieņemt, jo tās ir ļoti vērtīgas laikmeta vēstures liecības un kolekcijas. Un arī, ja mēs nevaram veikt uzreiz šo dokumentu aprakstīšanu, mēs varam viņiem vismaz nodrošināt atbilstošus saglabāšanas apstākļus, lai viņi saglabātos maksimāli labā kvalitātē. Un tad, kad mums būs resursi un iespējas, mēs varētu viņus gan aprakstīt, gan digitalizēt. Bet problēma ir tajā, ka mums šie dokumenti ir nepieciešami izmantot jau šobrīd. Jo, ja, tad, kad mēs pieņemam dokumentus, mēs vienmēr caurskatām un piefiksējam, kādas tēmas tur ir atainotas. Un, ja mēs saņemam klientu pieprasījumus, pētnieku pieprasījumus, un mēs zinām, ka šajos te neaprakstītajos, vēl nedigitalizētajos fondos ir šī interesējošā tēma, mēs, protams, kad vēlamies viņus tur atrast. Un šajā situācijā, kas ir tāda sarežģīta situācija, teiksim, godīgi, mēs saskatījām to iespēju, kā to uzlabot tieši ar mākslīgā intelekta iespējām. Un tas mūsu sākotnējā iecerē bija tāda, ka mēs varētu meklēt atslēgas vārdus attēlos, kas ir. Tad meklēt pēc attēla satura, nevis saturiskajiem metadatiem, jau kas ir tātad arhīva darbinieka pārbaudīta, izstrādāta informācija, bet tieši šī te attēla satura, vai arī meklēt jau konkrētas personas un notikumus. Un tā kā līdzšinējā pieredze, sadarbība arī ar dažādām starptautiskām arhīvu institūcijām uzskatām parāda, ka šādi mākslīgā intelekta risinājumi jau ir ieviesti arhīvu darbībā un tie ir efektīvi. Nu, tad arī mēs sākām mēģināt, eksperimentēt, lai saprastu, kas tad īsti ir tas, kas mums vislabāk noder, jo šīs mākslīgā intelekta sistēmas un programmas ir ļoti daudz un dažādas, bet mums arī svarīgi bija, lai tās būtu pielāgotas tieši mūsu arhīva specifikai. Jo mēs tad glabājam audiovizuālos dokumentus, un lai varētu apstrādāt arī dokumentus adekvāti ņemot vērā mūsu vēstures kontekstu, valodu un citas īpatnības, kas atspoguļojas mūsu uzkrātajos dokumentos. Mūsu pirmā pieredze saistībā ar mākslīgo intelektu bija, nu jau jāsaka, tālajā 2020. gadā, kad ar mums sazinājās Latvijas IT kompānija Noskos. Viņi bija izstrādājuši sejas atpazīšanas programmu, kur attēlā ir iespējams atrast jau konkrētas personas. Mēs mēģinājām šo sistēmu integrēt savā datubāzē. Tas mums izdevās arī notestēt zināmu apjomu fotodokumentu. Tie bija 800 Latvijas Saeimas deputāti. Mēs tajā laikā aprakstījām Saeimas fondu, un tas bija tāds ļoti pateicīgs fonds, jo tajā bija daudz cilvēku portretu.
Un šī sejas atpazīšanas sistēma bija balstīta uz to, ka mēs iedavām daļu no sava šī krājuma, cilvēku portretus jau ar saturiskajiem metadatiem. Šai kompānijai bija jau arī sava datu kopa, ko viņi bija uzbūvējuši, ņemot par paraugu dažādas datu bāzes un datu kopas no visas pasaules, mēģinot tad veikt šo te vektoru datubāzi, lai varētu šīs sejas atpazīt. Un viņi veica šī te moduļa trenēšanu un pēc tam jau integrēja mūsu datubāzē. Un tas process bija tāds, kā šeit jūs redzat šajā te schēmā, ka tad, kad mūsu datubāzē mēs pievienojām jaunu ierakstu, pievienojām digitālo šīs te fotogrāfijas datni, un nospēdām šo te, nu, tā bija kā poga, tad ar funkcionalitāti veikt šo te sejas atpazīšanu. Un šī noskas sistēma atgrieza informāciju datubāzē, kurā bija norādīts personu skaits, viņu vārds, kā arī ticamības koeficients. Šeit jūs redzat attēlā piemēru ar Ivaru Godmanu un Aināru Šleseru. Tad ir persona atpazīta, kas varbūt visticamāk ir Ivars Godmanis, varbūt ir arī Ainārs Šlesers. Un šeit arī bija uzskatām tātad ar krāsām parādīt šis ticamības koeficients. Un šādos gadījumos tad arī arhīva darbiniekam, jeb lietotājiem bija iespēja manuāli verificēt šo te rezultātu. Tad atpazīt, ja tas ir Ivars Godmans, atzīmēt, ka tas ir viņš, ja nē, tad atzīmēt, ka tas tomēr nav Ivars Godmanis. Un šajā gadījumā, kad mēs manuāli atpazinām vai noraidījām kādu no šīm te personām, tad tikai izsaukta caur API šī te train funkcija. Un dati tika nosūtīti atpakaļ uz Noskus sistēmu, kur šis attēls tika pievienots jau attēlu tādai datubāzei, jau ar šo te atbilstošo vārdu, uzvārdu un identifikātoru. Un jāsaka, ka šai sistēmai bija savas priekšrocības. Protams, pātrināts identifikācijas process ir viens no tiem galvenajiem ieguvumiem. Tomēr jāsaka, ka mēs kā vēsturnieki, kā arhīvisti šīs te plašāk zināmās personas jau atpazīstam arī bez mākslīgā intelekta iesaistes. Tas, kas mums būtu svarīgi, ir, ka mēs varētu atpazīt personas, kuras mēs nepazīstam, kas ir tāds savā ziņā, nu, tas ir absurds šis te uzstādījums, jo neviena mākslīgā intelekta sistēma nevar atpazīt kaut ko, ko tā nav iemācīta atpazīt. Tad, ja viņi nekad nav redzējuši šo personu, viņi viņu arī neatradīs. Un domājot par to, ka nākotnē arhīvā ienāks arvien vairāk un vairāk jaunu cilvēki, kolēģi, un ja mēs, teiksim, vēl pazīstam šos saimnes deputātus, pēc 50 gadiem varbūt viņi vairs nebūs tik populāri, jo viņi arī šajos dokumentos tas laiks ir pagājis, un viņi nebūs tik bieži redzami, un cilvēki neatpazīst. Tādēļ nu, tas bija tāds viens liels trūkums, kā arī tas, ka tomēr šī te manuālā verifikācija prasa diezgan lielus resursus arī no arhīva darbinieka, īpaši, ja tā ir šī te mazāk zināmā persona, tad ir arī nepieciešams veikt papildus izpēti, noskaidrot, vai tas ir tas cilvēks, vai tas nav tas cilvēks, un meklēt kādu fotogrāfiju, kas tā kā apliecina šo te. Kā arī tas, ka mēs šajā ziņā bijām atkarīgi no ārējā pakalpojuma sniedzēja, tas nozīmē, ka mums nebija tāda autonomija sistēmas uzturēšanā. Un, ja mainās, teiksim, pakalpojuma nosacījumi, tad tas arī mūs ietekmē. Un, nu, tas ir viens no mīnusiem, bet intensīvi trenējot šo te sistēmu un pievienojot arvien vairāk un vairāk personas, protams, ka tā kļūtu arvien precīzāka un precīzāka. Bet, diemžēl, Covid laiks mums šo sadarbību izbeidza, un 2021. gadā šī Noskus tehnoloģija tika pārdota un integrēta Axel AI sejas atpazīšanas sistēmā, kurā ir izmantojama arī šobrīd. Un viņi izmantoja šo Noskus izstrādāto sejas atpazīšanas tehnoloģiju, kā tādu komponenti vizuālā satura analīzē. Tikai šobrīd jau tās vairs nav kā ārpakalpojums, bet ir iespējams šo programmatūru jau uzstādīt lokāli un pašiem izvēlēties gan šo datu kopu, ar ko apmācīt moduli, gan arī
veikt šo te manuālu atpazīšanu jau krietni vienkāršāk. Protams, visas šīs tehnoloģijas attīstās un mainās dienām, un šis te Axel AI ir patiesībā tāds salīdzinoši labs risinājums konkrētu personu seju atpazīšanā. Nu, salīdzinot ar tiem, kas šobrīd ir pieejami. Mūsu otrais mēģinājums integrēt jau izstrādātus mākslīgā intelekta rīkus mūsu datubāzē bija pagājušā gada sākumā, kad ar mums sazinājās Šveices uzņēmums, kur ir izstrādājuši Archipelago rīku. Un viņu šī rīka galvenais plus, ja princips varētu teikt, ir šī te semantiskā meklēšana pēc atslēgas vārdiem. Tas nozīmē, ka mēs varējām meklēt pēc atslēgas vārda attēlus vai video dokumentus, kuriem arī nebija saturiskie metadati. Bet šī programma bija apmācīta atpazīt šos konkrētos objektus attēlos un kino dokumentos, jau meklējot pēc atslēgas vārdiem, nevis, teiksim, pēc attēla. Un ļoti pozitīvi bija arī tas, ka, ja mēs meklējam kādu konkrētu atslēgas vārdu, tad, piemēram, ja šis rezultāts tiek atrasts video dokumentā, tad uzreiz bija arī iespējams identificēt tieši kurā brīdī video šis ir redzams, bet tas neatiecās uz personu meklēšanu, bet tiešām vairāk uz tādu priekšmetu, piemēram, tur kuģi, zirgs, bija arī ļoti labi rezultāti meklējot dažādus uzrakstus. Un šeit ir viens no tiem arī, varētu teikt, trūkumiem, ka šis pakalpojums darbojās kā mākoņu pakalpojums, respektīvi tika izpildīts uz šīs kompānijas serveriem Šveicē. Tas nozīmē, ka katru reizi veicot vaicājumu vai nu mūsu iekšējā datubāzē mums kā darbiniekiem, vai arī mūsu publiskajā datubāzē kādam no pētniekiem, šis vaicājums tiek nosūtīts uz šo Šveices serveri, kas mums atgriež vajadzīgo rezultātu, jau parādot, kādos tad attēlos vai video dokumentos ir redzams šis meklētais. Un ja, runājot par izmaksām, šeit arī viens liels trūkums bija tāds, ka šis izmaksu modelis balstījās uz katru vaicājumu. Tas nozīmē, ka jo vairāk vaicājumu, jo lielāks dokumentu skaits tiek iekļauts šajā atbildē, jo lielākas izmaksas. Un, tā kā mūsu arhīvs ir valsts iestāde un mums ir fiksēts gada budžets, šādas svārstīgas izmaksas, protams, nu, nav ilgtermiņa risinājums. Tādēļ mēs arī lēmām par to, ka šis nebūs optimāls risinājums. Un, protams, arī datu drošība, personas datu aizsardzība un arī autortiesību likums bija tas, kas mūs darīja bažīgu, jo, lai arī kompānija pastāv uz to, ka šis process ir pilnībā drošs, mēs nekad nevaram zināt, vai nenotiks kaut kāda datu noplūde, un tas arī ir tāds papildus risks. Un sarunājoties ar šo uzņēmumu, mēs arī izteicām savu vēlmi, ka mums ļoti noderētu kāds skaņas transkribēšanas rīks tieši video vai audio failiem, lai mēs varētu atrast arī šo atslēgas vārdu jau runātajā tekstā. Un būtu iespējams atrast tieši kurā vietā tekstā šī frāze tiek pieminēta, kas mums ļoti uzlabotu gan dokumentu aprakstīšanu, gan arī palīdzētu pētniekiem meklēt, nebūtu jāklausās viss dokuments pilnā garumā, bet varētu jau noklausīties konkrēti to vietu, kas nu, tā tad ir interesējoša. Un runājot par skaņas transkribēšanu, mēs bijām ļoti ieinteresēti salīdzināt Archipelago rezultātus ar mums jau visiem zināmajiem brīvprātīgiem rīkiem Hugo un Latte. Un jāsaka uzreiz, ka Archipelago bija izmantojis jau Latvijas Universitātes Matemātikas un Informātikas institūta izstrādāto runas atpazīšanas rīku, kurš ir pieejams OpenAI. Šis Whisper modulis. Viņi arī izmantoja šo jau apmācīto Whisper modeli un apmācīja jau ar saviem dokumentiem un pielāgoja mūsu vajadzībai. Un mēs pamēģinājām transkribēt Radio Brīvā Eiropa ierakstu, kur bija runātais teksts tikai latviešu valodā.
Kino žurnāla Padome Latvija, kur mums bija sastopama gan krievu valoda, gan latviešu valoda. Un arī kino žurnāla Oslan Vohe, kur bija vācu valoda un latviešu valoda. Šajā ziņā jāpiemina, ka dokumentiem, kas glabājas mūsu arhīvā, ir ļoti dažāda šī te audio kvalitāte, ne tikai audio, bet arī attēlu kvalitāte, bet, nu, šeit runājot tieši par transkribēšanu, uzsvars ir uz audio. Un tas ir gan šī te dokumenta saglabāšanas rezultātā radušies dažādi defekti, pirms tas ir nonācis arhīvā, gan arī šo te dokumentu vecums, ieraksta kvalitāte, ļoti daudz dažādu faktoru, kas to ietekmē. Tāpat tās arī dokumenti ir daudzvalodīgi. Un varbūt pat visas trīs valodas vienā dokumentā, un viņas mainās. Un nevienmēr šis te runātais teksts ir tāds skaidrs, skaļš, saprotams, un ir iespējams noteikt teikuma sākumu un teikuma beigas. Tādēļ šī transkripcija vienmēr ir tāda ļoti problemātiska mūsu arhīva pieredzē. Un mēs pamēģinājām ar visiem šiem rīkiem transkribēt šos trīs dokumentus. Šeit jūs redzat arī kļūdu skaitu tabulu. Un jāsaka, tātad, ka Radio Brīvā Eiropā šim te ierakstam Arčipēnija Rīkā bija tikai 139 kļūdas. Hugo bija 500 kļūdas, bet Latvija, diemžēl, nespēja viņu transkribēt. Un Padomju Latvijā arī Arčipēnija bija 60 kļūdas, Hugo 125 un Latvija 93. Savukārt Osland Vohe varēja adekvāti transkribēt tikai šis te Arčipēnija Rīks ar 16 kļūdām, kas ir ļoti, ļoti neliels skaits. Jāsaka, ka nu, salīdzinājumā šis atšķirīgais Rīgas bija visprecīzākais. Mēs pēc mūsu statistikas datiem 96,43% precizitāte. Tātad šis kļūdas procents tiešām ir ļoti, ļoti neliels. Un pluss ir tas, ka ir iespējams šo transkribēto tekstu sinhronizēt automātiski ar video, respektīvi uzreiz parādās šie subtitri un arī vairāku valodu atpazīšana viena dokumenta ietvaros. Tieši šeit nebija tūkošanas funkcija, respektīvi, ja tajā dokumentā ir krievu un latviešu valoda, tad arī subtitros parādās šis teksts krievu un latviešu valodā. Un salīdzinājumā starp Latviju un Hugo ļoti laba precizitāte bija tieši tekstiem, kas ir ierunāti latviešu valodā, bet jāsaka, ka šeit tiešām tas vislabāk transkribējās teksts, kur bija skaidra diktora balss, dikcija, noteikts tā kā nosakāms sākums un beigas. Bet, nu, Hugo, diemžēl, šie rezultāti bija viszemākie. Un, protams, arī tas, ka šis Latvijas un Hugo tie ir pieejami kā tiešsaistes rīki, kur dokumentus transkribē pa vienam, bet Arčipenijā to varēja darīt jau masveidā un jau iekšējā datubāzē. Bet tieši šī datu drošība, serveru struktūra un izmaksas bija tie faktori, kas mums veda pie secinājumiem, ka šis noteikti, lai arī cik labs un precīzs viņš būtu, noteikti nebūs ilgtermiņa risinājums. Un tas noveda mūs pie idejas, ka mums ir vajadzīgs pašiem savs lokāls rīks. Un skatoties no šī gan Arčipenija, gan citiem pieredzes, kas ļoti aktīvi un ļoti produktīvi izmanto dažādus OpenAI risinājumus, mūsu kolēģis Jānis Pipars izveidoja multimodal similarity search rīku, kas tātad ir balstīts tieši izmantojot OpenAI, atvērtā koda rīkus, Deepface un Meta dziļās apmācības modeļus, lai izveidotu vektoru datubāzi. Un šī multimodālā pieeja paredz to, ka šiem attēliem ir arī piesaistīti saturiskie metadati. Mēs izmantojam sākotnējai šai datu kopai priekš testēšanas 270,000 attēlu, kas bija piesaistīti mūsu Access datubāzē, kurā mēs aprakstījām dokumentus, pirms mums bija izveidota iekšējā digitālā datubāze. Tad šeit Access sistēma jau ir vecāka nekā 10 gadus. Un šiem dokumentiem, kas tika tajā aprakstīti, bija piesaistīti šie metadati, kas mums ļāva pēc tam arī veidot iespēju dažādi filtrēt rezultātus. Un galvenā problēma šajā, vai arī izaicinājums, tā varētu teikt,
šim te rīkam un tā testēšanā bija tieši šie te viltus pozitīvie rezultāti personu meklēšanā vai attēlu līdzībā, bet tā kā šis rīks ir tikai prototipa izstrādes stadijā šobrīd, tad priekš testēšanas un eksperimentēšanas tas ir tāds ļoti optimāls rezultāts, kuru iespējams nākotnē ir arī uzlabot, pievienojot papildus filtrus, metadatus un uzlabojot dažādas datu apstrādes metodes. Šādi izskatās galvenā multimodal singularity search rīka lapa. Interfeiss ir veidots arī ar mākslīgā intelekta rīku Gradienu, kas ir tāda lietotājiem ērta saskārtne. Un šeit jūs redzat tātad iespēju, kā tas strādā praktiski. Mēs pievienojam attēlu, ar kuru mēs vēlamies meklēt līdzības. Tad mums ir iespēja izvēlēties, vai mēs vēlamies atrast konkrētu seju, tātad personu, vai arī vēlamies meklēt jau pēc visa attēla. Tad šī te sadaļa similarity threshold nozīmē šo te līdzības noteikšanu, un vektoru datubāzē katram attēlam ir piešķirts tātad šis te koeficients no 0 līdz 2, jo zemāks šis te similarity threshold, jo rezultāti līdzīgāki ar meklēto attēlu. Tātad, ja mēs šeit liktu 1, tad meklētājā rezultāti būtu līdzīgāki tam, ko mēs meklējam, bet savukārt, ja mēs liekam 2, tad mēs iegūstam jau daudz plašāku attēlu skaitu, arī ar attēliem, kas ir nevis tieši tādi, ko mēs meklējam, bet līdzīgi. Un tāpat ir arī iespējams noteikt šo te meklēšanas limitu, vai mēs vēlamies, lai rezultāti, teiksim, ir 100 vai vairāk. Tas ir arī atkarīgs no tā, cik mums ir vajadzīgs atlasīt šos te dokumentus, un arī iespēja filtrēt pēc gadiem, ja mēs vēlamies atrast kādu no attēliem jau konkrētajā laika periodā. Un tad nospiežot šo te pogu search, mēs redzam jau atlasītos rezultātus no šī te attēlu kopas. Un apakšā sadaļā metadata mums tad parādās galvenie dati par jau katru attēlu. Un šeit galvenais, kam pievērst uzmanību, ir šis te score, kas nozīmē līdzību ar meklējamo attēlu, jo tuvāks nulē, jo līdzīgāks ar šo te attēlu, ar kuru mēs meklējam. Un file name nozīmē, tātad, ka tas ir nosaukums jau digitālajai datnei arhīvu serverī, un tas ir arī dokumenta numurs, pēc kura mēs varam atrast šo te dokumentu jau arhīva glabātavā. Šeit būs neliela prototipa demonstrācija, kas ir iepriekš ierakstīta. Tā ir ierakstīta tādēļ, ka viņa joprojām funkcionē tikai uz izstrādātāja portatīvā datora, jo izaicinājumi ir saistībā ar mākslīgā intelekta ne tikai šī mākslīgā intelekta funkcionalitāte, bet arī infrastruktūru, uz kā to uzturēt. Un kamēr šis te prototips bija tikai izstrādes sadaļā, viņš arī ir tikai uz izstrādātāja privātā datora. Nu, tad šeit jūs redzat piemēru ar Raini. Es iezīmēju tieši Raini seju, lai šie te rezultāti būtu precīzāki. Un mēs redzam, ka viņu ir iespējams atrast gan fotografijās, kur viņš ir tātad portrets, gan arī grupas bildēs, kā piemēram šeit. Un šeit var redzēt daudz dažādus rezultātus. Un jo tālāk mēs ejam šajos te rezultātos, jo parādās vairāk attēli, kas nav Rainis, bet kas ir vizuāli līdzīgi. Tātad cilvēki ar garu bārdu. Un, piemēram, šeit, kas ir izrāde no teātra, šis te mākslīgais intelekts, protams, nesaprot, vai tas ir dzīva cilvēka portrets, vai tas ir cilvēks, kurš ir pārģērbies, kurš ir maskā. Tādēļ ir noteikti arī šie rezultāti jācaurskata. Un otrais piemērs tātad ir Kārlis Ulmanis. Es arī iezīmēju viņa seju, ielieku gada filtru 1945. gadu.
Un arī samazinu rezultātu skaitu līdz 150. Nu, lūk, šeit mēs arī redzam rezultātus. Pirmais attēls, kas parādās šajā meklētājā, ir vislīdzīgākais meklētājam. Un šeit arī var ļoti labi redzēt, ka viņš atrod arī ūmeni telpā, kas ir pilna ar cilvēkiem, kas, nu, daudz no viņiem ir arī savstarpēji vizuāli līdzīgi. Un tāpat tas arī plakātos. Nu, un arī jā, šādās te grupas bildēs, kur varētu būt mākslīgam intelektam izaicinoši, jo cik mēs esam testējuši un skatījušies citu kolēģu pieredzes, tad portretos atrast, protams, ir visvieglāk. Tieši grupas bildes ir tās, kas sagādā grūtības. Un šeit arī piemērs, kā mēs varam meklēt ne tikai pēc sejas, bet arī konkrēti priekšmetu, piemēram, trīsvaigžņu ordeni. Un šeit var redzēt, ka pirmais rezultāts tiešām arī ir trīsvaigžņu ordenis, bet, ja mēs ejam tālāk, tad šeit ir redzams, ka mākslīgais intelekts ir atradis vienkārši dažādus objektus, kas pēc formas ir līdzīgi trīsvaigžņu ordenim. Tātad dažādas saktas, arī medaļas, albuma vāka noformējums, ziedi un arī dažādi plakāti. Un šeit ļoti interesanti ir meklēšanas rezultāti, ja mēs meklējam, piemēram, vilcienu. Šeit jūs redzat ļoti, ļoti daudz dažādas bildes ar dažādiem vilcieniem. Pirmais attēls ir tieši tas pats, ar kuru es meklēju. Tādēļ šeit tas score, kuru veido tas similarity threshold, ir ļoti, ļoti neliels. Un, ja mēs ejam tālāk, tad mēs arī redzam bildes ar dažādiem vilcieniem no dažādiem vēstures periodiem, un tas ir gan iekštelpās, peronos, gan ārā, gan arī kombinācijā ar cilvēkiem, pilsētvidē. Tā kā šie te rezultāti ir ļoti dažādi. Nu, šeit gan ir jāsaka, tas ir tramvajs, bet nu, tā kā viņš ir pēc formas ļoti līdzīgs tam vilcienam, arī šī te, programma atrod ne tikai vilcienus, bet arī tramvajus. Bet es domāju, ja mums ir tiešām pētniekam ir jāmeklē vilcieni, viņam šādā veidā ir krietni vieglāk tos atrast, un tas ir daudz pārskatāmāk. Tos attēlus, kas neatbilst meklētājam, ir krietni vieglāk izšķirt, jo mēs redzam šos te attēlus. Tā nav tikai rakstiska informācija datubāzē. Un šeit piemērs ar Vecrīgas panorāmas skatu. Nu, lūk, rezultātos mēs arī redzam Vecrīgas panorāmu no dažādiem rakursiem, no dažādiem skatu punktiem, bet tas, kas šos attēlus vieno, ir tas tiešām, ka tā ir Vecrīga. Un tas arī parāda to, cik šī te vektoru datubāze ir tādā ziņā efektīva, ka mēs meklējam vienu skatu, bet varam atrast arī daudz dažādus, kas attaino to pašu tikai no dažādiem rakursiem. Un, ja mēs ejam tālāk šajos te rezultātos, tad šeit arī var redzēt, kas ir tradicionālie Vecrīgas jumti. Un ir arī attēli, tā kā, piemēram, šis, kas nav Vecrīga. Bet arī šeit tā jumta struktūra ir līdzīga tai, kāda ir meklētajā attēlā. Tāpēc, protams, arī jo tālāk mēs ejam šajos te rezultātos, jo lielāka iespējamība, ka tas attēls nebūs atbilstošs. Bet, kā jau es teicu, to ir krietni vieglāk izšķirt nekā tad, ja mums būtu jāiet cauri šiem te dokumentiem, balstoties tikai uz saturiskajiem metadatiem. Šajā piemērā ar dūmiem arī mēs ļoti uzskatām, redzam, kā mākslīgais intelekts nosaka, kas tad ir pamatelements šajā te fotografijā, ar kuru mēs meklējam, un kas ir fona elements. Tad sākotnējie pirmie rezultāti mēs redzam, ka tiešām tie ir dūmi, tad viņš definē, ka dūmi ir galvenais elements šajā attēlā.
bet rezultātos, kas atrodas zemāk, ir jau ēkas un apbūve. Tātad viņš ir arī noteicis, ka lūk, šis te sekundārais objekts ir ēkas, un tad, kad ir beigušies attēli, kuros ir redzami dūmi, viņš sāk meklēt attēlus, kuros ir redzamas šādas ēkas. Un šeit jāpiebilst arī, ka rezultāti bija savā ziņā jaukti, jo nu, daudz dokumentu kopiju kvalitāte ir samērā vāja, jo šie dokumenti ir digitalizēti krietnu laiku iepriekš. Un tādēļ varbūt dokumenta defekts var tikt uzskatīts kā, piemēram, dūmi. Tādēļ arī, protams, kritiski ir jāizvērtē, kāda ir šie te, dokumentu kvalitāte, ja mēs skatāmies šajā te meklētājā rezultātus. Un šeit ļoti labs piemērs, kas arī pētniekiem var būt interesanti, kad nemeklē kādu konkrētu objektu, bet, piemēram, pēta padomju arhitektūru. Un, mums ir attēls, kas ļoti labi raksturo šī laika arhitektūru. Un šeit es pamēģināju arī izmainīt šo te similarity threshold, uzliekot uz 1. Un mums tad parādās 5 attēli, kas ir vizuāli pēc stila līdzīgi šai te apbūvei. Ja mēs liekam 0 un gribam atrast precīzus rezultātus, kur būtu redzama jau šī te konkrētā ēka, nu, tad mums rezultātu nav. Sistēma parāda, ka viņa neko nav atradusi, jo nav mums datubāzē ne iekšējā, ne arī attēlu krātuvē, ne neaprakstītajiem dokumentiem šādas te konkrēti ēkas. Un, ja mēs uzliekam 2, tad mums jau ir ļoti, ļoti plašs attēlu klāsts ar šādu te padomju laikam raksturīgu arhitektūru, kas var ļoti labi kalpot kā tāds vispārīgs ieskats. Un, tagad pāriesim jau pie konkrētiem klientu pieprasījumiem, kādus mēs esam saņēmuši. Un šeit, kā piemērs, radioaparāts VF12, un šī ir mūsu iekšējā arhīva datubāze. Kā tad mēs meklējam šos dokumentus? Galvenais princips ir meklējot pēc atslēgas vārdiem, dokumentu anotācijās. Tad šajā laukā mēs meklējam, mūsuprāt, kādi varētu būt šie te atslēgas vārdi anotācijās. Ja mēs meklējam VF12, neko mēs neatradām. Meklējot VF, mums parādās pilnīgi viss, kas ir saistīts ar VF. Tās ir ēkas, tās ir dažādas produkcijas, iekārtas, cilvēki, viss, kas saistīts ar pašdarbības pulciņiem un ļoti, ļoti daudz plašs attēlu klāsts, kas ir nepārskatāms. Ja mēs meklējam pēc tātad magnetofoniem, mēs arī neko neatrodam, un meklējot pēc magnetolam arī mums nav rezultātu. Un šeit ir jāņem vērā, ka dokumentus apraksta dažādi arhīva darbinieki ar dažādām profesionālajām interesēm, lai arī mums ir vienots princips, kā mēs veidojam šos te ierakstus. Saturiski var būt atšķirības un var tikt lietoti arī sinonīmi aprakstot vienu priekšmetu. Lūk, un ja mēs, piemēram, meklējam radio, mums arī ir ļoti, ļoti plašs dokumentu skaits, līdzīgi kā ar VF, viss, kas ir saistīts par un ap radio. Un šādos gadījumos, ja mēs nevaram viegli tātad atrast šo te interesējošo dokumentu, tad mēs veicam padziļinātu izpēti, lai, piemēram, noskaidrotu, kad tika ražoti šādi te radioaparāti un pielietotu jau filtrus, meklējot pēc gada, kā, piemēram, šajā gadījumā sākam tātad meklēšanu ar 60. gadu. Un tad jau mums šo rezultātu ir mazliet mazāk, tie joprojām ir pāri 200, bet jau ir iespējams tos caurskatīt. Un tad mēs varam datubāzē skatīties šos rezultātus pēc attēliem un meklēt jau, tad, vai mēs redzam jau šo te konkrēto radioaparātu VF12. Lūk, un šeit mēs atrodam attēlu, kur ir redzams mūsu interesējošais radioaparāts. Varam atvērt vaļā ierakstu. Tur mums ir visi galvenie saturiskie metadati, un šeit mēs redzam, ka VF12 tiek rakstīts ar defisi. Un tas ļoti labi parāda, cik savā ziņā jūtīgs ir mūsu šis te meklētājs anotācijā.
jo meklējot VF12 bez defises, mēs neatrodam neko. Bet, ja mēs meklējam VF12 ar defisu, mēs jau atrodam 9 dokumentus. Un šeit ir redzami gan arī pats ražošanas cehs, kur radioaparāts tika ražots, gan arī iepakojums, gan arī šis te montāžas process, paši radioaparāti. Nu, tā kā viss, kas ir saistīts ar šo te radioaparātiem, kas mūsu arhīvā ir, tad visi šie te dokumenti šādā veidā ir atrodami. Un šeit arī var redzēt to, cik dažādi cilvēki lieto sinonīmus. Ja vienā gadījumā mums ir radio uztvērējs, tad otrā gadījumā mums ir radioaparāts. Un neviens no šiem te nav nepareizs. Tie ir vienkārši sinonīmi. Un apstrādājot klientu pieprasījumus, mēs dažkārt neiedomājamies visus šos sinonīmus. Un tad tas arī mums paildzina šo te procesu. Mēs joprojām meklējam arī dokumentus mūsu arhīva manuālajā katalogā. Šeit tad ir sadalīti šie te skati un atvilknes pa dažādiem vēstures periodiem. Tad tas ir Latvija, Krievijas impērijas sastāvā, Latvijas republika, nacistu okupācija, padomju periods un laiks pēc 91. gada. Un šeit katrā no šiem te vēstures periodiem dokumenti ar tātad anotācijām un kontrolpozitīviem ir sadalīti tematiski. Un, ja mēs gribētu atrast VF12 radioaparātus arhīvu katalogā, tas nozīmē, ka mums būtu jāmeklē, kā piemēram šajā gadījumā augšējā kreisajā stūrītī jūs redzat atvērto atvilkni, kas saucās radioaparātu rūpniecība. Un šāda te radioaparātu rūpniecība ir izvietota divās šādās atvilknēs, kas kopā ir 4 kastes. Un tur ir ļoti liels skaits, vairāki simti šo te kartiņu. Un arī nav izšķirts, teiksim, tas, kas attiecās uz ražošanu, kas attiecas jau uz pašām iekārtām, kas attiecas uz iepakojumu vai personām. Nu, tā kā ir ļoti, ļoti sarežģīta sīta meklēšana, tas ir manuāls process, laikietilpīgs, plus arī šīs te kartiņas ir lielākoties krievu valodā. Mašīna rakstā, sliktākajā gadījumā vēl ar roku rakstītas, un tas ir ļoti, ļoti laikietilpīgi, bet arī to mēs darām un izmantojam šo te katalogu arī šobrīd, jo ne visi dokumenti, kas ir šajā katalogā, ir digitalizēti mūsu arhīvu datubāzē, jo šie ir tie dokumenti, kas ir tajos 80%, kuru anotācijas ir jātulko un jāpārstrādā. Un, ja mēs meklējam šo te pašu jau mūsu arhīvā izstrādātajā multimodal similarity search rīkā, tad, nu, lūk, rezultāti ir krietni vien labāki. Un šeit liels pluss ir tas, ka mēs meklēšanai varam izmantot arī attēlu, kas ir iegūts no interneta. Piemēram, ja mums nav, ja mēs nezinām, mēs neesam atraduši, vai mūsu arhīva datubāzē nav un ir tikai neaprakstītajos dokumentos, vai varbūt klientam ir kaut kas specifisks, ko viņš vēlas atrast jau gatavs atlasīts attēls. Tad mēs varam to arī izmantot šeit. Mums nav obligāti vajadzīgs attēls jau no arhīva krājuma. Nu, un tad meklējam pēc visa attēla. Un šeit mēs redzam to pašu attēlu, ko mēs atradām datubāzē pēc šīs ilgstošās meklēšanas ar atslēgas vārdiem, kas bija, nu, jums bija pātrināta demonstrācija, bet tas ir patiesībā ļoti laikietilpīgs process, jo mēs šos te klientu pieprasījumus apstrādājam ļoti rūpīgi. Tad attēlu meklētājām mēs varam šo te attēlu atrast pāris sekundžu laikā. Tas ir ļoti būtisks gan resursu, gan laika ietaupījums. Un, ja jūs pamanāt, tad arī šeit pārējie attēli, kas nav konkrēti šis te VF12 radioaparāts, joprojām ir radio dažādi uztvērēji. Un tas ir gan pluss, gan mīnus, jo no vienas puses mums nav šo te attēlu lieko, kas tā kā nav saistīta ar šo te pētnieku interesi, piemēram, tur VF ēka vai dažādi tur pašdarbības pulciņu notikumi. Bet no otras puses, šādi meklējot, mēs, piemēram, nevaram atrast tos dokumentus, kas ir saistīti ar šo te VF12 radioaparātu ražošanu vai iepakojumiem. Kā tas bija, kad mēs to atradām datubāzē, meklējot jau šo te VF12 ar defisi. Un, ja mēs atrodam šo te attēlu jau tajā dokumentu klāstā, kas nav aprakstīts,
Tad liels pluss ir tas, ka šeit sadaļā pie metadata parādās tātad file name, kuram ir identifikators, kas mums pēc tam jau ļauj to atrast mūsu arhīvu krātuvē un izgatavot digitālo kopiju un tad pievienot vai nu arhīvu iekšējā datubāzē vai arī publicēt vietnē Redz dzirdi Latviju. Un, šeit aplūkosim citu klientu pieprasījumu, kas ir tātad koka laivas. Un šajā gadījumā, tā kā es strādāju šo pieprasījumu un biju aprakstījusi fotogrāfu Kriša Rakis fondu un tieši Kalncīm Dzirnavu ezeru un zināju, ka manā šajā te fondā ir attēls ar koka laivu. Un tad šeit es izmantoju mazliet citu pieeju un sāku jau ar šo te multimodal similarity search rīku. Atradu fotogrāfiju, izgriezu tikai šo te laivu, lai mums nav tas fons, jo, kā mēs redzējām, piemērā ar dūmiem viņš definē tādu galveno elementu un fona elementu. Es iezīmēju laivu, lai viņš meklē tīri šo te laivu. Un šeit rezultātos mēs arī redzam ļoti dažādas laivas. Nu, gan jāsaka, ka šeit nav tikai koka laivas, bet pārsvarā tās tādas ir. Un šajā te pašā pirmajā, pašā līdzīgākajā rezultātā mēs redzam laivas, kas ļoti vizuāli, stilistiski ir līdzīgas meklētājam. Un tātad šeit mums šis meklētājs ļauj atrast kaut ko ļoti specifisku, piemēram, konkrētu laivas tipu, kuru pētnieks meklē, kuru mēs neesam tādu aprakstījuši, jo varbūt mums nav šādas te informācijas, bet pētnieks jau pēc tam meklējot var to redzēt un salīdzināt. Un šeit arī atverot šo te pirmo rezultātu, mēs redzam pie file name šo te nosaukumu, bet tā kā tur nav citu nekādu pievienotu saturisko metadatu, pastāv ļoti liela iespējamība, ka šis te dokuments nav pievienots mūsu digitālajai datubāzē, tādēļ šis te file name, jeb identifikators arī mums ļauj pēc tam to atrast. Nu, un tagad paskatīsimies, kādi ir rezultāti, ja mēs meklējam koka laivas mūsu arhīva datubāzē. Un tad meklējot koka laivas, ja mēs izvēlamies tās, kurām jau ir datnes rezultāti, ir tikai 16. Un tas ir arī laivas, kas ir izmantotas ne tikai zaļošanai vai transportam, bet arī dažādos pasākumos. Viss ir atkarīgs no tā, kā cilvēks, kurš šos dokumentus ir aprakstījis, ir nosaucis to, kas ir redzams šajos attēlos. Un, ja mēs meklējam laivas, tad mums rezultāti jau ir krietni vairāk. Nu, šeit mēs redzam dažādus laivu tipus, arī laivu piestātnes, arī fotogrāfijas, kur, piemēram, laiva ir minēta anotācijā kā daļa no izrādes nosaukuma, un šis te rezultāti patiesībā ir ļoti labi pārskatāmi. Šis dokumentu skaits nav liels, bet ja mēs, piemēram, pamēģināsim tagad atrast tās koka laivas, kas mums parādījās meklējot jau šajā te mūsu izstrādātajā rīkā, tieši pēc šī te file name, jeb dokumentu numura. Tātad šeit mēs redzam, ka mums ir 4 ieraksti, kuriem nav datnes. Un atveram vaļā, redzam, ka šī datne atbilst ierakstam. Un, lai arī fotogrāfijas digitālās datnes nav, mums ir ļoti būtiska informācija par fotogrāfu un citi saturiskie metadati, kas mums ir svarīgi, ja mēs vēlamies klientam, ja pētniekam izgatavot dokumentu kopiju, jo uz mums attiecas arī autortiesību likums, un šādā gadījumā tā ir būtiska informācija. Jo, ja mēs atrodam interesējošo fotogrāfiju tajā dokumentu klāstā, kas nav aprakstīti, tad mums ir jāveic arī papildus šī aprakstīšana tieši klienta vajadzībai, lai mēs varētu visu šo informāciju nodrošināt. Un, ja mēs meklējam koka laivas mūsu arhīva manuālajā katalogā, tad arī mums ir jābūt savā ziņā ļoti radošiem, jo atsevišķi šīs laivas nav izdalītas.
Tad mums ir jādomā visas iespējamās vietas, kur šīs laivas varētu būt bijušas un piefiksētas. Tās ir dažādas ainavas, tās ir upes, tie ir ezeri. Un arī manuāli jāiet cauri šīm kartiņām un jāskatās pēc kontrolu pozitīviem, kur tad ir tas meklētais attēls. Un arī pat, ja mēs atrodam šo te attēlu, tad, kā mēs redzam šajā piemērā, aizmugurē, kur ir jau dokumenta apraksts, šī laiva nemaz nav pieminēta, jo cilvēks, kurš aprakstīja šo dokumentu, kā būtiskāko elementu uzskatīja, piemēram, šī ezera vai upes nosaukumu vai tiltu, kas ir fonā, vai arī, piemēram, šīs māju nosaukumu, kaut gan tur priekšplānā ir ļoti skaistas laivas, vai arī ogles upes. Tā kā un arī šiem attēliem aizmugurē anotācijās nav minēts tas, ka šeit ir redzams koka laivas. Tādēļ šis process, meklējot katalogā, ir ļoti, ļoti laikietilpīgs un prasa tādu zināmas jau specifiskas zināšanas par to, kā šis katalogs ir veidots, uz kādiem principiem, lai varētu atrast to, kas tiešām pētnieku interesē. Un trešais piemērs mums tātad ir zirgi. Ja mēs izmantojām attēlu no mūsu datubāzes, es paralēli parādīšu arī, kādi ir rezultāti, ja mēs meklējam pēc atslēgas vārdiem. Un jāsaka, ka šie rezultāti, kas meklējot zirgus, ir ļoti plaši un tādā ziņā atbilstoši, jo šeit viņi ir redzami gan fonā, gan arī priekšplānā, gan arī šeit bija tāds piemērs, kur ir zirgs minēts izrādes nosaukumā zelta zirgs, kas nav īsti atbilstoši tam, ko pētnieks meklē. Bet tad zirgu mēs redzam pilsētvidē daudz kur kā transporta līdzekli, gan arī lauksaimniecībā, gan arī dažādos sporta pasākumos un sacensībās. Bet, ja mēs izmantojam mūsu izstrādāto rīku, mēs varam atlasīt jau kaut ko tādu ļoti specifisku vizuāli. Un tā kā mums ir ļoti bieži sadarbība arī ar dažādām radošām personībām un kino režisoriem, kas meklē kaut ko ļoti, ļoti specifisku, tad šis rīks ir kā reize iespēja, kā mēs to varam darīt, jo, piemēram, šeit mēs izvēlējāmies meklēt pēc attēla, kur zirgs ir ganībās un ēd zāli, un šie rezultāti arī ir tādi, kādu mēs meklējām. Tas nav zirgs, teiksim, pilsētvidē vai lauksaimniecībā, tas ir zirgs ganībās. Un, ja mēs paskatāmies uz šo pirmo attēlu, tad arī šī visa poza, viss tas ir ļoti, ļoti līdzīgs tam, ko mēs meklējam. Un, ja mēs meklētu to mūsu arhīvu katalogā, tad šeit situācija būtu ļoti, maigi sakot, izaicinoša, jo tad mums ir jādomā arī līdzīgi kā ar laivām, kur šis zirgs varētu būt redzams. Un tad tie ir visi pilsētu ielas skati. Pēc ielām meklējot, jo varbūt viņš šeit fonā nejauši ir piefiksēts vai lauksaimniecībā. Un meklējot lauksaimniecībā, īpaši padomju gados, kad bija ļoti daudz šīs padomju saimniecības, kolhoz, solhoz, un padomju laikā šie dokumenti ienāca ļoti plašā skaitā arhīvā, un mums viņi ir daudz arī šajā manuālajā katalogā sadalīti pēc šo saimniecību nosaukumiem un reģioniem, tad mums būtu tam visam jāiet cauri manuāli un viņi jāmeklē. Un reālākā iespēja atrast būtu, kā šajā gadījumā, piemēram, jāšanas sportā, kur skaidrs, ka tur šie zirgi ir redzami, bet arī šeit mēs neatrastu, teiksim, zirgu ganībās, kurš ēd zāli. Un varbūt jūs esat redzējuši režisora Selecka filmu Zemnieki, kas iznāca pirms pāris gadiem. Un tad, kad viņš veidoja šo filmu, viņš vēlējās atrast ļoti specifisku kadru, kur sieviete gados slauc gotiņu. Un tajā laikā mums vēl nebija šī rīka, un kolēģi meklēja tiešām nepārspīlējot nedēļām šajā manuālajā katalogā, ejot visam cauri šo kadru, kur bija slaucēja ar gotiņu, jo viņam tā vēlme, tā vīzija bija tāda, ka šajā attēlā nav nekas cits liekas. Un rezultātā viņš neatrada tādu attēlu, kas atbild šai viņai vīzijai. Ja jūs šo filmu skatīsieties, tad tur ir nofilmēta jau sieviete ar gotiņu jau tādā tā kā mūsdienās.
Ja mēs tagad meklētu ar savu jaunu strādāto rīku, tad, protams, noteikti šie te rezultāti būtu pavisam savādāk. Bet mēs neesam mēģinājuši, tāpēc es nevaru apgalvot tieši kādi šie te rezultāti ir. Bet, nu, pēc šīs te analoģijas, kā mēs meklējām zirgus, noteikti rezultāti būtu krietni vien labāki. Un pārējot jau pie secinājumiem, mēs varam savā ziņā sadalīt šos secinājumus divās daļās. Viena, kas ir saistīta jau ar šo tehnoloģiju ieviešanu arhīvā, no šīs institucionālās puses, kas ir neapšaubām ļoti sarežģīts process, jo mums varbūt ir šie izstrādātie rīki, mēs viņus esam testējuši, pārbaudījuši, bet ja mums nav infrastruktūras, kur viņus turēt, tad mēs viņus nevaram izmantot. Un, lai mēs varētu ar šiem rīkiem meklēt dokumentus, mums ir vajadzīgas šo dokumentu digitālās kopijas, un ja mums nav iekšējo resursu, lai masveidā digitalizētu dokumentus, tad likumsakarīgi mēs arī viņos nevaram meklēt. Un tas, kas noteikti arī kavē šo procesu attīstību un ieviešanu arhīva ikdienas darbā, ir tas, ka mums nav tādas noteiktas nacionālā līmeņa stratēģijas par mākslīgo intelektu kultūras nozarē. Es ceru, ka tas tuvākajā laikā mainīsies, kā arī tas, ka mums nav tāda iekšēja sava patstāvīga IT atbalsta, kas varētu mums palīdzēt šo sistēmu uzturēt un attīstīt. Un tādā ziņā tieši starptautiskā sadarbība ir tas, kas mums ir palīdzējis eksperimentēt un izvirzīt šīs svarīgākās vīzijas un meklēt arī finansiālu risinājumu mūsu ierobežotajām iespējām. Bet, ja mēs pievēršamies tieši jau mūsu izstrādātajam rīkam, tad, manuprāt, pilnīgi skaidrs, ka tas paver mums ļoti labas iespējas tieši šo klientu pieprasījumu apstrādē un dokumentu pieejamības veicināšanā, jo mēs varam meklēt dokumentos, kas nav aprakstīti, nav mūsu arhīva digitālajā datubāzē, bet ir mums nodoti šobrīd jau elektroniskā formātā vai arī digitalizēti, bet nav pievienoti mūsu datubāzei. Un tas ir noteikti ļoti liels pluss. Kā arī tas, ka mēs varam meklēt ļoti specifiskas lietas, kas pētniekam var būt interesantas, un varam meklēt tad arī vizuāli līdzīgus objektus. Bet, protams, ir jāuzlabo šī iespēja sasaistīt tos tad arī ar citiem tematiski līdzīgiem attēliem. Un mūsu attīstības perspektīvas un nākotnes plāni saistībā ar šo rīku ir tātad šīs programmatūras uzstādīšana uz arhīva serveriem, ko mēs plānojam jau izdarīt jau sākot ar jūniju, ilgākā laika posmā, kā arī izveidot patstāvīgu lietotāju saskarni, kas būtu ērta lietošanai gan mums, kā arhīva darbiniekiem, gan arī pētniekiem. Un pievienot visus arhīvu nodrošinājumu fondā esošos fotoattēlus digitālajai krātuvē, lai mēs varētu šos attēlus arī meklēt. Kā arī nākotnē mēs redzam iespēju, ka mēs varētu šeit krātuvē pievienot arī citu Latvijas Nacionālo arhīvu struktūru vienību foto dokumentu digitālās kopijas. Un, lai uzlabotu meklēšanu un pievienotu papildus filtrus, mēs domājam, ka mēs nākotnē varētu arī attīstīt automātisku tagu ģenerēšanu, kas mums palīdzētu tieši dokumentu klasificēšanā un noteikt kontekstuālās līdzības un veidot arī šos tematiskos klasterus, jeb dokumentu semantisko tīklošanu, kas mums palīdzētu saistīt arī vizuāli atšķirīgus, bet semantiski līdzīgus dokumentus. Lielas paldies par uzmanību. Ceru, ka jūs uzzinājāt daudz ko jaunu, noderīgu. Un, ja jums ir kādi jautājumi, idejas, tad droši arī sazinieties ar mums. Kā arī aicinu visus apmeklēt arhīvu digitālo datubāzi Redziet Latviju un novērtēt mūsu paveikto. Paldies! Paldies, Natālija. Tas bija iespaidīgi. Daudz informācijas, galva kupa, jādomā līdzi. Es tad sākšu ar mazu apkopojumu un jautājumu no manas puses un aicinu semināru dalībniekiem padomāt, kādi ir jūsu jautājumi, lai mums būtu mazliet kārtība, tad to jautājumu noformulēt, rakstiski iemetiet čatiņā, un tad mēs iesim rakstiski tiem, kas ir čatiņā. Jā, tad es dzirdu tāds pa
stundas apkopojums. Jums bija šis 20. gada eksperiments ar to Noskos projektu, kas bija vairāk uz seju atpazīšanu. Tad šis te pāreja uz sadarbību ar Šveices to arhi, uh, Arhipanionu rīku, Jā. kas jau, ja es pareizi sapratu, tur bija arī šī te objektu atpazīšana. Bet kaut kādā ziņā, ka abi tie beidzās ar to, ka tas nebija kaut kādā ziņā uzturams, ilgspējīgs modelis, jo tur bija šī te maksa, un tad, protams, jā, no pieprasījuma skaita aprēķina to maksu. Nu, un tad jūs tagad esat nokļuvuši pie šī te pašu izstrādātā rīka, multimodal similarity search, kas, es saprotu, ir vēl prototipa stadijā, bet kaut kāda funkcionalitāte varbūt jau ir pieejama. Attiecīgi, tad tas mans jautājums būtu, kas ir šobrīd varbūt no tā rīka jau pieejams lietotājiem, vai ja nav pieejams, tad kad ir tas brīdis, kad varētu iet pamēģināt? Nu, šobrīd tas ir pieejams tikai mums, arhīvu darbiniekiem, testēšanai, lai saprastu, kas kā strādā, nestrādā un ko mēs gribam savādāk. Mēs ar jūniju plānojam jau tātad uzlikt to uz arhīvu infrastruktūras, uz mūsu serveriem, pievienot šo te attēlkrātuvi. Un plāns ir tāds, ka nākamā gada februāra beigās mēs jau varētu iekšēji no sākuma notestēt, vai tas viss ir izvērties tā, kā mēs to bijām iecerējuši, un pēc tam jau arī pētniekam atnākot pie mums uz arhīvu šeit uz vietas, izmēģināt šo te attēlu meklēšanu. Mēs to neplānojam kā publiski pieejamu meklētāju rīku, bet tīri šeit arhīvu iekšienē. Jo viens ir arī par šo te sistēmas drošību, un otrs ir arī par autortiesībām. Jo dokumentiem arī, kas ir publicēti, redziet Latviju, kam ir autortiesības, autori, kas vai nu pārstāv paši sevi, vai arī ir pārstāvēti AKLA, mēs maksājam par šīm te autortiesībām. Tāpēc tad ir tāda, zinām problēma, kāpēc mēs nevaram to palaist tādu publiski pieejamu meklētāju. Labi, paldies. Es neredzu čatiņā vēl nevienu jautājumu. Es ceru, ka mums nav atslēgta čata funkcija. Bet, nu, kamēr nav to jautājumu, es tad varētu pajautāt. Es sapratu, pirmkārt, vēl tehniskās izstrādes laiks, otrkārt, šī autortiesība lieta. Bet, nu, domājot no tādas vēsturnieka perspektīvas, kuram, teiksim, ir savu datu kopa, savs arhīvs, teiksim, 300 līdz 1000 fotogrāfijas, un varbūt viņš neplāno vai arī kaut kāda iemesla dēļ nevar nemaz atdot tos arhīvam. Vai jūs redzat, ka nākotnē tas būtu iespējams, ka būtu vai nu sadarbībā ar jums, dodot šīs fotogrāfijas, vai pašam kaut kā izmantot šo jūsu gatavoto sistēmu, jo tas izskatās tik iespaidīgi, tie rezultāti, ka es vienkārši redzu tur tik milzīgu potenciālu, ko pētnieki ar to gribētu darīt un varētu darīt. Jā, tas ir tāds labs jautājums. Grūti šobrīd pagaidām par to spriest, pirms viņš nav tiešām palaists arhīva iekšējā vidē. Bet es domāju, ka tas būs pieejams tikai ar arhīvā nodotajiem dokumentiem. Bet, tā kā mēs sapņojam savā ziņā par to, ka mēs varētu iekļaut arī no citiem arhīviem, es neizslēdzu tādu iespēju, ka nākotnē, sadarbojoties ar citām kultūras mantojuma institūcijām, kurām arī ir attēlu, šīs digitālās krātuves, ka varētu būt sadarbība gan šī rīka attīstīšanā, ja, pilnveidošanā un tās krātuves paplašināšanā, bet tas ir tā ļoti, ļoti teorētiski. Mhm. Mums ir ienākušies pirmie jautājumi. Jāni, Tomaševski, varbūt tu pats arī nolasi, ja tu vari pieslēgt mikrofonu. Jānis raksta, viņam nav audio. Natālija, vai tu redzi jautājumu čatiņā? Es varbūt tad nolasīšu. Jā, Vai ir iespējams pielāgot mākslīgā intelekta rīku tā, ka tas pats atrod, nosauc attēlā redzamās personas, ko tas jau atpazīst, izmantojot attēlu datubāzi, kas tam ir jau pieejama? Es redzu, ka mums ir pievienojies mans kolēģis Jānis Pipars, kurš ir šī rīka autors.
Varbūt, kad Jāni, tu vari mēģināt atbildēt uz šo te jautājumu. Jā, sveicināti. Var cikot, patiesībā tāda doma bija sākotnēji, kad ir uh, apmēram 250,000 šīs te neaprakstītās nodrošinājuma kopijas, un tad ir kaut kādas, nezinu, nu, 20,000 aprakstītas, kvalitīvi aprakstītas bildes. Un patiesībā bija arī tāds mērķis, kad paņemt, lūk, šīs te vienu personu, kas ir aprakstīta labi, atrast uz šī pamata visas neaprakstītās bildes. Nu, protams, pārbaudot to saturu vai atbilstību, un vienkārši iekopēt un pilnveidot to databāzi tādā pusautomātiskā veidā un pātrināt aprakstīšanas procesu, teiksim tā. Tad es saprotu atbildi, ka doma tāda bija, bet atkal, ja nāktu vēsturnieks ar tādu konkrētu attēlu kaudzi, tad drīzāk viņam būtu jāmeklē projekts ar finansējumu, jo tas nav tā kā viegli īstenojama lieta šobrīd, vai ne? Nu, ir vēl viena, nu, atkarībā no kāds vēsturnieks grib. Ja viņš, pieņemsim, grib atrast to konkrēto personu, ja arī viņš grib atrast konkrēto vietu, ja arī kaut kādu konkrētu objektu, kas tas tāds ir. Tad jau viņš to principā var darīt. Viņš vienkārši atnāk ar, pieņemsim, no 1 līdz 5 vai 10 bildēm. Nu, šajā gadījumā uz šo brīdi ir viena bilde. Un tad vienkārši atrod tajā aprakstītajā daļā arhīva. Aprakstītajā daļā līdzīgas bildes, pats vizuāli pārbauda, vai tas ir vai tas nav. Jo tāpēc, ka, lai arī kā mēs censtos, 100% precizitāte nebūs. Tāpēc vajag cilvēkam pārbaudīt to rezultātu, un kad viņš ierauga, nu, tad viņš arī var izmantot tos derīgos rezultātus savā darbā, tā kā pātrinot to izpētes procesu. Paldies. Mazliet paliekot vēl pie šīs tēmas, es sapratu argumentu, un ka jūs ejat prom no tiem maksas rīkiem. Bet varbūt tomēr, Natālija, Jāni, jūs esat diezgan pētījuši to vidi. Ir kaut kādi no šie te maksas rīki, vēlams, ne ļoti dārgi, kurus no savas pieredzes jūs šādiem konkrētiem gadījumiem ieteiktu vēsturniekus pamēģināt, vai tas pats Noscos, vai tas Arkipanion, vai varbūt ir vēl kāds? Nu, mēs esam testējuši tikai šos te divus. Nu, jāsaka, katram ir savi plusi, katram ir savi mīnusi. Aršipēna rezultāti, protams, bija ļoti, ļoti iespaidīgi. Bet arī Noskus tagad, kopš viņš ir šis te Excel AI ir pārpircis, šo te Noskus arī ir uzlabojis gan šo te trenēšanu, gan arī to interaktivitāti, jo šobrīd tā ir jau programmatūra, ko arī var iegādāties, uzstādīt lokāli. Un tad mēs, teiksim, paši pievienojam papildus klāt attēlus, piešķiram šos te personām vārdus, uzvārdus, paši tā kā trenējam šo modeli nu, savām vajadzībām, ar saviem attēliem. Tas ir krietni tāds autonomāks process, nekā tas bija pirms tam. Un, ja ir interesi, protams, var pameklēt, apskatīties viņu mājaslapu. Tur ir arī iespēja, tā kā šis te trial periods, bezmaksas, ja, kur tu vari paskatīties, patestēt. Un tur ir iespēja meklēt arī video dokumentos, ne tikai attēlos. Tā kā painteresēties var. Un arī šim te Arčpenienam ir arī demo versija, tur tā gan vairāk ir tā kā demonstrācija, bet viņi arī ir ļoti atsaucīgi tādā ziņā, ka mēs jau arī ar viņiem daudz ko testējām, izmēģinājām, bet beigās jau šo te pakalpojumu nu, neiegādājāmies, bet nu, neviens par to netika nesodīts nekā nu, tādā ziņā, ka eksperimenti ir iespējami, vajadzīgi un brīvi pieejami. Es ieteiktu noteikti arī abus divus pamēģināt, jo, nu, ja mēs atmetam tieši šo te finansiālo jautājumu, tad tie rezultāti viņi nebija slikti. Mm. Paldies. Mums ir jautājums no Ievas Vīveres. Ieva, vai tu gribi pati nolasīt? Jā, es varu nolasīt. Jā, paldies jums. Jā, mans jautājums bija par to, vai jūsu rīks jau ir lietojams arī filmām, video materiālu analīzē, vai arī tas varētu būt nākotnē darāms un izdarāms. Šobrīd tas nav iespējams, bet, cik es saprotu, nākotnē tāda doma bija. Jā, nu, tu varbūt vari pastāstīt par to. Jā, šobrīd tas nav iespējams, bet nākotnē tāda doma bija.
Okay. Jo tā tehniski ņemot, jau video tas ir tikai daudz viens otram sekojošu attēlu, bet droši vien, ka praksē tur droši vien ir visādas tehniskas lietas, lai to tomēr pārvērstu. Labi, man tāds jautājums mazliet atšķirīgs, bet es domāju arī aktuāls daudziem klātesošiem, vismaz kultūras mantojuma institūciju pārstāvjiem. Vienā brīdī, Natālija, tu prezentācijā rādīji to milzīgo datu skaitu, fotografiju skaitu, kas nāk klāt, un cik grūti ir to digitalizēt. Un es sapratu, ka liela daļa to jauno datu ir jau pat digitālas fotogrāfijas, bet nav laika kvalitatīvi viņas aprakstīt un pievienot kolekcijai. Es gribēju jautāt par tādu lietu, tas ir vairāk konceptuāls jautājums, un es saprotu, ka arhīvs ir īpaša veida, tā kā kultūras mantojuma iestāde, varbūt ar augstākiem standartiem. Bet vai tur redzētu, ka kaut kādā veidā varētu tos pašus datu iesniedzējus iesaistīt, tā kā citizen science, kā sabiedriskā zinātnes veidā, jo viņi jau pirmkārt to datu kopu pārzina, viņiem ir kaut kāda interese viņu iesniegt. Ok, viņi nevienmēr uzrakstīs 100% patiesību vai zinātnisku patiesību, bet vai tas nebūtu labāk, ka viņiem dot iespēju aprakstīt, un tad tur pieliktu atzīmīt, ka šitais te vēl nav arhīva eksperta verificēts, bet principā kaut kā iesaistīt sabiedrību. Jo tur noteikti arī tad nāktu ārā kaut kāda šī publiskās komunikācijas daļa, ka cilvēki būtu priecīgi, ka mēs esam iesaistījušies arhīva darbā. Vai šī ir ķecerīga doma? Ko tu saki? Tā ir ļoti laba doma. Mēs esam par to runājuši jau vairākus gadus. Mēs esam arī mēģinājuši. Pirmkārt, tad, kad mums ienāk arhīvā dokumenti, mēs mēģinām sadarboties tieši ar šo fonradi autoru, lai viņš palīdzētu mums veidot kvalitatīvus tos saturiskos metodus, pastāstītu, kas ir kas, kad kas ir tapis un tā. Mums ir arī bijusi ideja par brīvprātīgo projektu, bet tā kā mums tas ir sarežģīti, jo kā sanāk pēc šiem te noteikumiem, mēs nevaram piesaistīt brīvprātīgo darbu mūsu pamatfunkciju nodrošināšanai, un dokumentu aprakstīšana ir mūsu pamatfunkcija. Tāpēc mēs esam ļoti pateicīgi mūsu brīvprātīgajiem. Mums ir viens brīvprātīgais, ļoti labs, mūsu bijusī kolēģe, kas arī ir strādājusi kinostudijā, kas brīnišķīgi aprakstā dokumentus. Bet tas ir viens cilvēks. Tāpēc tas ir tāds, mēs esam tiešām par to daudz domājuši, diskutējuši, bet tieši no šī likumiskā skatu punkta mums tas ir mazliet sarežģīti, bet, jā, protams, ka mēs to noteikti gribētu. Jā, jo es arī esmu bijis šajās situācijās, kur ar kolēģiem tiek spriests, vai šo datu kopu mēs varam rādīt publiski. Un tad dažreiz ir tas, nerādām, viņi vēl nav gatavi. Un tad bieži vien tas risks, ka viņi vēl 5 vai 10 gadus paliek iekšējā datubāzē. Un tad es domāju, ka tad tie pētnieki varbūt piedotu, ja mēs parādītu negatavu kopu un būtu priecīgāki nekā, ka mēs gaidām perfekto laiku. Tā, mums ir vēl jautājumi. Jānis Tomaševskis jautā, kādas ir minimālās tehniskās prasības attēlam, iekavās DPI, attēla formāts vai kas cits, kas nepieciešams, lai rīks spētu orientēties un atrast pozitīvus rezultātus? Es nezinu, Jāni, tu zini par konkrētiem parametriem labākam rezultātam? Jā, atkarībā no ko meklē. Ja meklē tā kā pēc visas bildes, tad kāda 1000 pikseli, 2000 pikseli, tas ir ok, minimālā ziņā. Bet, ja meklē personas, tad tas ir daudz sarežģītāk, jo tāpēc, ka tu tiek meklēts pēc izkadrētās sejas bildē. Un atkarībā no cik tā seja aizņem tajā bildē, ā, mm, ā, no tā izriet, principā tas, ka jo lielāka izšķirtspēja ir oriģinālam, nodrošinām kopiju. Tāpēc mēs to datubāzi aizsam nodrošinām kopiju. Un tieši, lai atrastu personu. Jo tāpēc, kā tie modeļi, ko mēs izmantojam, deep learning modeļi, viņiem vajadzīga, lai atrastu bildi, lai atrastu personu, tā seja tieši tādā pašā izšķirtspējā, kādā ir trenēts tas modelis. Ir kaut kādi 256 pikseli.
Un, ja mēs runājam par grupas bildi un 20 cilvēki un koplāns, tad tas nozīmē, ka bildē ir jābūt pie ļoti lielai izšķirtspējai, lai būtu detalizācija pirmkārt, otrs, lai vispār tehniski viņu varētu izmantot meklētāji. Paldies. Es varbūt pie reizes pajautāšu, Jāni, Natālija. Atkal iztēloties hipotētisko pētnieku, kuram ir analogo attēlu kaut kāds arhīvs, un viņš grib digitalizēt. Nu, vai nu lai pats kaut ko darītu, vai kaut kad ar domu vērsties pie jums. Nu, kaut kādi tie pamata principi, ko darīt un ko nedarīt, nezinu, skanējot vai digitalizējot fotogrāfijas. Kaut kādā ziņā tas ir tas jautājums atkal par minimālo kvalitātes slieksni, bet varbūt kaut kas, kas mums neienāk prātā, bet ko jūs ieteiktu arī. Tad Jānis, jo viņš ir speciālists. Nevaru pateikt. Jā, nevaru pateikt. Nu, labi, es Nu, tad tos... kā normāla fotografija dara. Lai viņai nav, lai viņai nebūtu papildus defekti. Pēc iespējas vienkārši kvalitīvāk digitalizēt darbs. Un lai būtu pietiekami, lai nebūtu. Jo var ieskanēt dažādi, pieņemsim, mēs skanējam, var ieskanēt tā, ka kaut kas tur atspīd, pieņemsim, var arī sakontrastēt to attēlu ļoti, ka pazūd detaļas, jā, un tad tas tā būtu vienkārši tīri ievērojot tās digitalizācijas vadlīnijas, lai būtu tehniski kvalitīvs attēls, jā. Labi, es mazliet vienkāršošu to jautājumu. Pētniekam, kuram ir maz laika, bet liels arhīvs, vai viņš var atļauties analogās fotogrāfijas pārfotografēt ar savu telefonu, vai tur tomēr ir risks, ka tas nebūs izmantojams un ir vajadzīgs profesionāls skaneris? Labāk ir skanēt ar skaneri. Var arī ar telefonu, pieņemsim, mēs runājam par cilvēku meklēšanu, ja tā seja cilvēks ir par visu to kadru, viņš tā kā aizņem. Tad telefonā arī, es domāju, ka būs ok. Bet, ja mēs runājam par grupas bildēm, jeb arī, kur ir tas cilvēks maza laukuma aizņem no bildes, tad tas tehniski būs vēl viens papildus defektu slānis, kas samazinās rezultātu kvalitāti. Jā, tas komentārs man tāds, ka man likās arī, ka ir jābūt ārkārtīgi rūpīgam. Un tad man mazliet iedrošināja, tas bija martā sākumā Tartu konferencē bija transkribus prezentācija. Transkribus ir tas, kas atpazīst rokrakstus. Un man ļoti iedrošināja, ka tur tā dāma no transkribus uztaisīja tādu lokālu mazu studiju, kur viņi ielika kaut kādā koka statīvā savu telefonu un rādīja, ka jūs šādā veidā varat dabūt kvalitīvas bildes. Bet, protams, tur ir mazliet cita funkcija. Tur ir vienkārši nepieciešams atpazīt tekstu. Un es pieņemu, ka audiovizuālajie materiāli tomēr ir komplicētāki, jo mēs pat dažreiz nezinām, ko mēs tur gribēsim atpazīt. Mēs gribam maksimāli precīzi viņu dabūt. Tur ir arī jautājums, kāds ir tas digitālās kopijas mērķis, vai tas ir saglabāt vienkārši informāciju, kas ir redzama attēlā, vai mēs jau taisam attēlu kopiju, jo mūsu izpratnē dokuments neatkarīgi negatīvs, pozitīvs ir oriģināls, un ja mēs viņu taisam ar mērķi tā kā duplicēt, ja, tad mēs strādājam pie tā, lai būtu viņš maksimāli autentisks. Respektīvi, jo fotografējot, piemēram, ar fotoaparātu, telefonu, tur var būt dažādi uzstādījumi, izšķirtspējas, gaismas un daudz kas cits, kas arī var savā ziņā mainīt to digitālo attēlu, ka viņš vairs nav viens pret viens salīdzinājumā ar oriģinālu. Un mūsu arhīvā, kad mēs veicam digitalizāciju neatkarīgi no dokumenta veida, tad mums šis pamatu uzstādījums ir saglabāt šo autentiskumu. Izņēmuma gadījumi, ja ir būtiski no dokumenta izvilkt informāciju, jeb saturu, un šie oriģināla defekti traucē to izdarīt, tad mēs veicam kaut kādu uzlabošanu, lai šis dokuments būtu izmantojams. Un runājot par vēsturnieku, ja, kuram ir šis krājums, kolekcija, viņš vēlas viņu padarīt digitālu. Tur ir jautājums, kāds ir tas mērķis, ar ko viņš viņu, kāds ir tas mērķis viņam padarīt to digitāli. Vienkārši saglabāt šos attēlus ilgmūžīgāk, vai pēc tam jau izmantot, trenēt kaut kādus mākslīgā intelekta moduļus, vai kāds ir tas galvenais mērķis. Un tad tur arī rodas tā atbilde uz to jautājumu. Varbūt es varu papildināt uzreiz. Es domāju, ka es sapratu jautājumu. Vienkārši, ja ir milzīga kolekcija,
kaut kādām ļoti daudzām bildēm un gribas saprast, kas tas par cilvēku ir. Tad, protams, mēs runājam par kvalitīvu, tur nodrošinām kopiju, tur izgatavošanu, bet to var darīt ar telefonu, ja es teiktu, ja tajā bildē nav redzama vairāk par kaut kādiem, 3 cilvēkiem. Un ja tā nav bilde, kur ir cilvēks redzams pilnā augumā. Ja tas ir līdz viduklim redzami 3 cilvēki kadrā, tad tas viss ir ok. Un vēl ar nosacījumu, ka pietiekami, ja ar telefonu fotografēta bilde ir pietiekami tehniski izdarīta, kvalitīva tādā ziņā, ka neatspīd kaut kāda tur loga gaisma, lai nav tāda parazīta gaismas tajā bildē, un arī nav fotografēts tumšā, tumsā, jo tas uzreiz, tas telefons, viņš sabojā to, viņš mēģina izvilkt tur tos visus tos datus vizuāli, un viņš sabojā to attēlu. Un arī vēl viens, kad, lai vienkārši fotografējot, nenotrīc roka, tas arī sabojā attēlu. Bet tā var darīt, es saku, tādu, ja tas cilvēks ir līdz vidum, ne vairāk par 3, un ja tā bilde aizņem visu to telefonu, to kameras redzes leņķi, es domāju, ka var. Vienkārši tā, lai atrastu tīri informāciju, tīri informāciju. Paldies, Jā, labi, ka es pajautāju. Es tagad zināšu, ka tagad tā robežšķirtne ir līdz 3 cilvēkiem un virs vidukļa. Labi, mums ir vēl burtiski 1 minūte. Ja ir kāds nocieties ar savu jautājumu un nav vēl pajautājis, ir pēdējais brīdis. Pēc tam vienmēr var arī sazināties e-pastā, tā kā esam atvērti uz komunikāciju. Jums kādas idejas, jautājumi, sadarbības priekšlikumi, jebkas, gribat vienkārši aprunāties, tad droši jūs varat sazināties ar mums un vienmēr mēģināsim atbildēt. Nekad neatteiksim katrā ziņā. Jā, labi, Natālija, milzīgs paldies tev, arī tavam kolēģim Jānim Piparam par tehnisko pieslēgšanos. Patiesi prieks dzirdēt, ka jūs to darat. Un kaut kāda tāda cerība, ka mēs varētu sadarboties, kaut ko darīt kopā. Jo es tiešām nezināju, ka tik daudz jau ir izdarīts, bet tas kaut kādā ziņā iedrošina. Jo es saprotu, ka jums ir savs arhīvs, bet es kaut kādā ziņā redzu, ka tie risinājumi, ko jūs izstrādājat, būtu tikai interesanti arī daudzām citām kultūras mantojuma institūcijām. Un ka būtu kaut kādā ziņā neprātīgi sākt to būvēt no jauna, kad jūs esat izdarījuši jau tik daudz. Respekt un jādomā, kā to izmantot. Jā? Lai jums izdodas, un dodiet arī ziņu, ja mēs varam kā līdzēt. Nezinu, sekoju, ka tas ir ļoti svarīgi, piemēram. Jā, paldies. Paldies jums! Paldies visiem! Jā.